Raidījums tapis sadarbībā ar SMS Kredit LV. Esiet sveicināti laikā, kad futbols ir it visur. Gan sociālajos tīklos, gan televīzijā, gan tagad arī jūsu ekrānos. Jūs skatāties One Lap virslīgas 6. raidījumu, un šodien mēs jums rādīsim šādus stāstus. Situācija SMS Kredit LV futbola virslīgā ir neprognozējama. Kāds ir eksperta viedoklis? Intervija ar futbola kluba Spartaks līderi Edgaru Gaureču. Annija no Metamode stāsta, kā ir jāģērbjas, lai atbalstītu savu komandu. Un jaunais dizaina talants Žanis Pavlovskis piedāvā savu versiju par klubu formām. Kā jau ierasts raidījumu, sāksim ar iepriekšējās kārtas vārtu gūmu apskatu. Šoreiz būs 4 no 5 spēlēm, jo viena spēle tika jau aizvadīta sezonas sākumā.
Kopš mūsu pēdējā raidījuma SMS Kredit LV futbola virslīgā daudz kas ir mainījies. Viena no redzamākajām krīzēm ir čempionu Ventspils sakarā. Tiesa gan sportā ir lieliski pierādījies, ka ilgstošu stabilitāti ir grūti noturēt. Ko par Ventspili un citiem klubiem domā eksperts sporta žurnālists Agris Suveizda, skatieties nākamajā sižetā. Es biju gaidījis, ka viņi kādā spēlē paklus, biju gaidījis, ka viņi paklus pret Skonto izbraukumā. Es varbūt nebiju gaidījis, kas notiks šajās spēlēs pēc kārtas, bet tas sniegums viņiem nebija tik drošs, tik pārliecinošs, kā rādīja tieši tā punktu atstarpe tabulā. Un, manuprāt, tas bija laika jautājums. Spēlētāji nav spēlējuši, arī to pašu Skonto nebija tomēr optimālais sastāvs. Un Ventspilniekiem tomēr nav tas sastāv dziļums. Ne visai komandai kopumā vai tādās konkrētās pozīcijās nav tas sastāvs tik dziļš. Tas pats arī bija pagājušā gadā. Pagājušā gadā bija tikai 3 apļi, un viņi būtībā visu sezonu izvilka ar 4 aizsargiem. Uz ilgu laiku es domāju, ka tas varētu arī nebūt, jo tomēr tūlīt sāksies transferu periods, sāksies vasara, un es domāju, ka diemžēl Skonto nedaudz atkal tiks paplucināts, bet no otras puses atkal to pašu bija gaidījis pēc sezonas sākuma, ka man absolūti pārsteidz, kā nospēlēja sākumā Nikita Ivanovs un pēc tam stafeti pārņēma Gudkovskis. Es gaidīju, ka viņi sastīs nedaudz vārtus, bet nekad Gudkovskis būs vairāk nekā 10 vārdus gūjis, kas jau ganīs tikpat daudz, cik Šabali iesta pagājušajā gadā. Tā kā it kā uz papīra, es domāju, ka Skonto būs vājāks, bet zinot arī Tamas, zinot to jaunatni, kurai tomēr gribās sev pierādīt, ja sezonas sākumā viņi varēja savākties, tad vēl nedaudz šoreiz nesteikšos norakstīt Skonto, kas bija pirms sezonas sākuma. Jā, stabilitāte varētu būt tas galvenais vārds, kas šobrīd raksturo to komandu, jo individuāli tie spēlētāji, varbūt izņemot tur dažus spēlētājus, nav tik labi, kā ir tam pašam Skonto, tai pašai Ventspilī, bet tā stabilitāte, tas sastāv dziļums pat ne, bet vienkārši tā stabilitāte, sabalansētība komandas ir diezgan perfekti šobrīd sanākusi. Es domāju, ka Jelgava šādi turpinot drīz arī būs tiešām trīnieka komanda, un tos arī bija paredzējis jau pirms sezonas sākuma, kas viņi atvēlēja tieši bronzu. Man daudz neticēja, viens spēlējs pat teica, ka Jelgava netiks sešniekā, piecniekā, tagad būs dzelžana disciplīna komandā. Tas, es domāju, Astafjevs varētu būt tāda firmas zīmīte. Otrkārt, es domāju, ka Astafjevs varētu būt arī tas cilvēks, kas varētu piesaistīt virslīgā laba līmeņa Latvijas spēlētājus, ko varbūt Beškarevs, viņš varētu to savu loku, ko viņš pazīst, viņš varētu varbūt piesaistīt, bet tas Astafjevs tomēr ir vārds, kurš uzrunājot spēlētāji var likt pārliecināt. Šobrīd es domāju, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no tā, vai Edgars Gauričs paliks Spartakā. Cik man zināms, viņš domā iet par došanos kaut kur projām. Šobrīd pirmajā sezonas pusē Gauričs ir izteikts līderis, un bez Gauriča ir ļoti grūti Spartakam. Tagad arī Sapagos ir Krievijā, un es domāju, ka vēl neteiksim, ka viņi tiks paplašināti. Es domāju, ka tiks izmainīti šobrīd. Tāds varētu būt pareizais formulējums, manuprāt. Jā, tā būtībā var teikt. Viņi nespēlē slikti, rezultāti ir varbūt tādi švakāki. Nav vairs tik daudz punktu tieši pēdējā laikā, bet sniegums, manuprāt, nav viņiem tik labs sastāvs, nav arī viņiem tik daudz to tieši individuāli labu spēlētāju. To arī būtībā pat teica Kurbātos. Viņš sezonas sākumā arī pēc tam labiem rezultātiem arī teica, ka agri vai vēl, mēs ilgi tā neizturēsim. Un Kurbātos šajā ziņā pateica pareizi. Un tas nav nekāds pārsteigums. Daugavpils joprojām turās pietiekami labā pozīcijā tabulā. Jā, Meta, diemžēl, tas viens nelielais nepatīkamais pārsteigumiņš tieši spēles ziņā, jo es cerēju, ka beidzot atvērsties tie līderi, ko es arī pēc pagājušā gada teicu, ka šī sezona būs tā, kas parādīs, kas īstenībā ir futbolā, vismaz pašreizējā virslīgas futbolā. Jaunie spēlētāji, kā Vardaņjans, kā Milošaičs, diemžēl, jo īpaši Mārtiņš pagaidām nav spējis pacelties par īstu komandas līderi. Andris Rihards joprojām uz to cer, un es ceru, ka arī Mārtiņš pats arī uz to noteikti cer, un es arī ļoti ceru, ka tiešām atvērsies pamazām tie līderi, jo tieši uz viņu pleciem ir jāgulst šās komandas rezultātiem un sniegumam. Priekšējās komandas bišķi pārāk tev atraušās, lai viņas sistu ārā varbūt tabulā tuvākajā laikā, bet laukumā es domāju, ka tas varētu notikt pilnīgi noteikti. To jau redzam arī pēdējā laikā. Ja pirms tam viņi uzvarēja Daugavpili, Jūrmalu, kas tomēr ir apakšgala komandas, un kurām, ja Rīgas Daugava grib kaut ko vismaz pa sešnieku cīnīties, viņas būtu jāuzvar, ja viņi to vēlas darīt. Bet beidzot viņi uzvarēja arī kādu komandu, kas objektīvi ir stiprāka, vismaz pēc tā snieguma, kas bija sezonas sākumā Liepā 4-0. Un arī tā zaudētajā spēlē pret Spartaku viņi zaudēja, bet sniegums bija ļoti labs, spriedze visas spēles garumā. Spēlētāji atgriežušies, es domāju, arī transferu periodā būs kaut kādi pastiprinājumi. Viņi jau ir būtībā, domāju, ka jau varētu nākamajā spēlē viņus redzēt. Un Rīgas Daugavai, es domāju, ka tā līkne ies uz augšu, varbūt viņi neies vairs tik strauji uz augšu, kā viņi gāja pēdējās 5, 6, 7 spēlēs, bet viņi vairāk tomēr būs tam tuvāk tam sešniekam nekā apakšgalam.
izmantojot izdevības, arī gribu atvainoties Mārim Vepkovskim par to, ko es viņam teicu sezonas sākumā, ka šī bija komanda, kurai es neticēju pilnīgi nopietni, un šī komanda man pārsteidza. Tas bija ļoti patīkama vilšanās, viena no patīkamākajām vilšanās, kāda man bijusi pēdējo gadu laikā. Un redzēsim, cik viņi ilgi izturēs, redzēsim, kas viņam nāks klāt vasarā. Bet tas konkrētas pēdējais zaudējums, tādas spēles arī pa laikam gadās. Tādas spēles gadās jebkurai komandai, un es domāju, ka tas varbūt bija tāds drīzāk izņēmuma gadījums, ka tieši viņi 0-4 zaudēja, tas varbūt vēl nav tik traki, bet tas 0-4, tas, es domāju, Liepājas gadījumā tas tiešām tāds tīri izņēmums, tāda anomālija, kas nav īpaši jāņem vērā. Viens no Latvijas stilīgākajiem futbolistiem, kurš izceļās ar savu labo gaumi un ar savu labo futbola spēli, šobrīd atrodas Jūrmalas Spartakā, kur viņa ieguldījums komandas panākumos ir ļoti nozīmīgs. Pavisam nesen kopā ar Latvijas izlasi viņš izcīnīja Baltijas kausu. Dāmas un kungi, Edgars Gauračs. 26 gadus vecais rēzeknietis Edgars Gauračs Latvijā ir labi zināms futbolists, kurš šobrīd sev ir parādījis kā ļoti labu uzbrucēju. Jo gan savā komandā, gan izlasē Gauračs spējas tiek vērtētas ļoti atzinīgi. Pats Edgars atklāja, ka ir priecīgs atgriezties Latvijā. Pirmkārt, es esmu atbraucis uz Latviju, jo Krievijā bija maz spēles laika. Un otrkārt, es zaudēju vietu izlasē. Un bija doma tāda, ka atbraukt uz Latviju, spēlēt, parādīt sevi. Šeit ir labāk, var redzēt mani galvenais treneris, izlases treneris un pierādīt sevi. Un pēc tam vasarā, ja būs kaut kādi varianti, braukt prom uz ārzemēm un iet uz priekšu. Es domāju, ka esmu apmierināts, jo galvenais esmu atgriezies izlasē, bet tomēr priekš uzbrucē es domāju, ka es varētu būt labāk, vēl daži vārti būtu vēl labāk, bet uz to es strādāju katru dienu, un tas ir galvenais jautājums ir vārti. Futbolklubs Spartaks, kuru šobrīd pārstāv Gauračs, ir pazīstama kā komanda, kas ir bagāta ar leģionāriem. Taču Edgars uzsver, ka mikroklimats ir labs. Jā, bet tomēr mums ir daudz latviešu, kurus es jau pazinu pirms, kā izlases spēlētāji, bet daudz ir no ārzemes, bet tomēr mums ir diezgan labs kolektīvs, un Spartakā tas bija vienmēr daudz ārzemnieku, bet tomēr viss kārtībā. Es jūtos labi, un mums ir ļoti laba komanda. Spēlējot jauniešu izlasē turnīrā Krievijā, Edgaru Gauraču pamanīja kāds futbola aģents, kurš redzot, ka Edgars ir uzbrucējs, kurš māk gūt vārtus, uzaicināja viņu uz Milānu. Puisis 18-gadīgais no Rēzeknes aizbrauc uz Itālijas Serie A klubu. Priekš manis tas bija tāds neliels šoks, bet es esmu ļoti laimīgs, ka man bija tā iespēja aizbraukt uz turieni, jo 4 gadu laikā, kurus pavadīju Itālijā, es daudz ko iemācījos. Manuprāt, tagad man tas ļoti palīdz tā skola, bērnu skola tiešām, kad dublieros spēlēju, daudz trenējos, un man tas tagad ļoti palīdz. Un tā sanāca, ka jau braukāju uz Sampdoriju, uz Lazio, un jau pēdējā, ko es braucu uz Askuli, kur man piedēja jau kontraktu profesionālu, lai es būtu tuvāk pie pirmās komandas. Itālijā 4 gadi, tas ir ļoti bija svarīgi priekš manis, jo izaugu, protams. Edgars Gauračs par savu vērtīgāko pieredzi uzskata dalību Eiropas līgā un spēles Latvijas izlases sastāvā. Manuprāt, kas man tāda atmiņā, tas ir Eiropas līgas spēles, kuras pavadīju Ventspils komandā, kā arī Šerifa komandā. Tas ir, es domāju, tas ir lieliskā iespēja spēlēt tādā līmenī ar tādiem spēlētājiem, kā arī katra spēle izlasē. Vienalga kāda, bet tas ir priekš manis liels gods un arī spēlēt pret visām izlasēm. Protams, Baltijas kauss tas ir ļoti svarīgs priekš Latvijas, jo 2 gadus atpakaļ mēs to vinnējam un gribam to kausu paturēt Latvijā. Un tas ir ļoti principāls turnīrs, jo
spēlējām pret Lietuvu, Igauniju, Somiju. Un mums bija liels gods un prieks, ka mēs to varam vinnēt. Lai arī kur Edgars dotos, viņš ļoti ciena atbalstītājus, jo tie ir ļoti nozīmīgi un palīdz vieglāk spēlēt. Pašreizējā situācija ar līdzjutējiem Latvijā ir tāda, ka spēles apmeklē salīdzinoši maz skatītāji. Diemžēl Latvijā tagad nav tik daudz līdzjutēju. Ja? Un es domāju, tāpēc, ka nav tik labs rezultāts. Daudz kādas lietas mums pietrūkst. Ja? Diemžēl, piemēram, mums Spartakā ir, nezinu, fani, 20 fanus, bet viņi vienmēr ir ar mums. Braukā, vienalga, kāds ir rezultāts, vienmēr ir ar mums. Tas ir ļoti labi. Nav 1000, bet ir 20. Bet tas arī ir labi. Bet, mēs arī ar to, mēs ar godu to vienmēr pēc spēlēs pienāksim. Edgara laukumā ļoti viegli var pamanīt pēc tetovējumiem, jo tie uz Edgara ķermeņa esot ļoti daudz. Vispār jā, man ļoti daudz tetovējumi, un tas daudzi no tiem ir priekš manas ģimenes, priekš mana dēla, meitas un manai sievai. Tāpēc, ģimene ir vienmēr ar mani, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tā, kā, nezinu, kur mēs nebūtu, viņi vienmēr brauc ar mani un esam vienmēr kopā. Вообще, мои занятия – это дети, однозначно. В свободное время я стараюсь много посвящать времени детям. Энрико, иди ко мне. Иди ко мне. Вот растет еще один футболист, которому я очень много посвящаю времени. Хочу, чтобы он тоже вырос. И он сам хочет быть футболистом. Вот, поэтому я его всегда беру. Он ходит на тренировки, ходит со мной на тренировки. Недавно был на Кубке Балтики на финале. Да? Ты был со мной? Да. Да, ему тоже вручили медаль. Поэтому всегда со мной. Я хочу, чтобы он тоже почувствовал эту атмосферу футбола, что такое быть футболистом. Вот, поэтому сейчас мое хобби – это семья, потому что много времени занимает футбол, поездки. Остальное время я полностью хочу посвятить именно семье. Vai tur sēdē nākamais Latvijas izlases uzbrucējs? Protams, bet stiprāks par mani toši. Da? Domas par sevis attīstīšanu Edgaru nepamet ne tikai futbola ziņā, bet arī akadēmiskā kontekstā. Эдгарс nenoliedz, ka vēlētos iegūt augstāko izglītību kādā no sev интересējošajām nozarēm. Недавно только закончил 12 класс, все-таки я постоянно был за границей, у меня не было возможности, и футбол у меня всегда был на первом месте. Вот, поэтому сейчас летом я хочу поступить дальше. Вот, не знаю, это будет или пойду на предпринимателя, или на адвоката, поэтому сейчас вот как раз-таки думаю, посмотрим, как дальше все это будет. Par Edgaru var teikt, ka viņš seko modai un populārajām tendencēm, par ko ir saņēmis arī sabiedrības atzinības. Ну, ты знаешь, тоже, мне кажется, это зависит от человека. Да, например, у меня есть свой стиль какой-то, я к нему стараюсь придерживаться, вот, но как футболистам всем, ну, я не знаю, насколько это важно. Мне кажется, наверное, очень важно, которые очень знаменитые футболисты, наверное, да, мы будем говорить про топ. Да, конечно, им это очень важно. Их все знают, их все видят. Конечно, это, я считаю, что они должны быть показателем, примером и должны всегда соответствовать какому-то уровню. Edgars Gaurečs Latvijā nav uz palikšanu, jo ir doma turpināt karjeru kādā spēcīgākā čempionātā. Конечно, хочется вернуться в Европу. Да, мне это как-то ближе. Вот, поэтому сейчас стараюсь сделать все, чтобы, я думаю, что летом поступили бы какие-то предложения, и я смог бы уехать. Futbols arvien vairāk pārņem mūsu ikdienu, un tā vairs nav tikai spēle. Annija Bormane ir projekta Metamode izveidotāja, un viņa pierāda to, ka futbols ir arī tas, kā mēs ikdienā izskatāmies, kādas mēs drēbes valkājam un kādus aksesuārus mēs liekam galvā, ausīs un citur. Metamode projekts aizsākās 2013. gadā, kad tā dibinātāja Annija Bormane apvienoja futbolu ar ielu modi. Pasaulē ielu mode, jeb street fashion, ir ļoti iecienīta modes blogeru vidū, jo lietotājiem ir iespēja aplūkot dažādu stilu un apģērba veidus.
Bet kāpēc tieši futbols? Tāpēc, kad man pašai bija kā katru dienu interesanti, skaisti apģērbties un nākot uz futbolu, kā ir forši, kad pastīties, kas ir vēl forši saģērbies. Un tāpēc es domāju, lai aktualizētu to, ka mēs nākam skatīties, lai būtu arī skaisti. Meta mode projekts ir bāzēts sociālajā tīklā Facebook. Tomēr Anīte cer, ka nākotnē tas varētu būt kā atsevišķa bloga vietne. Es izveidoju Facebookā kontu, kas saucas Metas mode. Un es tur rakstu, it kā varbūt būtu bijis vizuāli baudāmāk, ja tas būtu kaut kāds blogs, bet es sapratu, ka Facebookā varēs vairāk cilvēkus uzrunāt, jo tā vairāk redz. Vadmotīvs ir zaļā krāsa iespējams, kas, man liekas, ir forša, skaista. Un tas ir veids, kā mēs varam parādīt to, ka mēs atbalstam metu. Tā modes būtība ir to, ka mēs parādām ar savu apģērbu cieņu pret futbolu, ka tie ir mūsu svētki. Un svētkos mēs visi uzpošamies. Mēs izmazgājam matus, saķemmējam un iztīram zobus. Daudz kas ir no mūsu attieksmes, ka mēs varam uzvilkt tādu labu attieksmi, un tas vien mūs padara stilīgas īstenībā. Lai gan liela daļa satura, kas aplūkojama Meta mode Facebook lapā, ir no ārzemju avotiem, Anīte cenšas arvien vairāk iekļaut informāciju un attēlus no SMS Kredit LV futbola virslīgas spēlēm. Arī spēles laikā īstenībā tu sēdi, it kā skaties spēli, bet tā pašā laikā tev ir jāskatās, kurš trivīnēs ir tāds, ko varētu novildēt. Un pēc tam atkal to cilvēku atrast, kad viņš kaut kur aiziet, kamēr to intervē citu. Runājot par nākotnes plāniem, Anija apstāties negrasās. Mēs attīstīsim vairāk to street fashion tādu lietiņu. Tas nav viegli. Var likties, ka tas ir baigi īzīši-mīzī, bet tas nav. Anijai Bormanai, Meta mode izveidotājai, futbols ir kas vairāk kā tikai spēle. Jo arī futbolisti, viņi taču arī priekš mums uzpošās, viņi uzvalk tīras, skaistas formas un cenšas iztīties pēc iespējas labāk. Tāpēc, man liekas, arī mums ir attiecīgi jāparāda labākais, ko mēs varam tribīnēs. Turpinot par futbolu un modi, ir manītas dažādas komandu formas, kas izskatās ne tā, kā formām būtu jāizskatās. SMS Kredit LV futbola virslīgā komandu formas izskatās ļoti labi, bet jaunais dizaina talants Žanis Pavlovskis parādīja, kā formas var būt vēl stilīgākas. Žanis Pavlovskis spēlē futbolu un ir multimēdiju komunikācijas pirmā kursa students, kurš brīvajā laikā aizraujas ar dizainu. Viņa viedoklis par to, kādām būtu jāizskatās virslīgas klubu formām, guva ļoti lielu rezonanci. Es domāju, ka ne tikai es gribu, daudz gribu, lai Latvijas futbols attīstās un lai tas līmenis ceļās. Un līdz ar to gribēju parādīt, ka tas ir iespējams. Un ka mēs arī, katra komanda ir individuāla, katrai komandai ir savs raksturs un līdz ar to arī formas tērpi var būt arī atsevišķi ar kaut kādiem elementiem, dizainiem. Tas būtu tas, laikam, galvenais, kāpēc tā darīt. Lai gan Žanis piedāvāja jaunas formu dizainus, viņš atklāja, ka bija arī forma, ko bija grūti uzlabot. Ja skatās uz mūsu virslīgas klubu formām tagad, man, protams, patīk Spartaka forma. Viņa ir tāda it kā parasta, bet tur nekas liekas nav, es domāju. Tāpēc arī, kad es taisīju formas, visgrūtāk bija Spartaka formai taisīt. Jo es nezināju, ko tur vēl var pielikt. Tur nepielikt, neatņemt. Bet no manām formām man varbūt patika Metas forma. Žanis Pavlovskis domā, ka Latvijas futbols ir pārāk nenovērtēts. Tā ir arī viena no lielākajām Žaņa motivācijām. Cilvēki, kuri ne tik ļoti interesējās par Latvijas futbolu, viņi nezina, ka tas var būt interesants. Viņi domā, Latvijas futbols, nekas interesants. Bet es uzskatu, ka mums daudz kas interesants notiek šeit. Un tagad notiek darbs, un es redzu, ka arī jūsu raidījums, piemēram, un visādas intervijas, visas komunikācija notiek. Un līdz ar to es domāju, ka varbūt kaut kas labosies. Cerams, ka Žanis Pavlovskis būs kā piemērs citiem, kuri vēlas attīstīt savas radošās prasmes, lai popularizētu Latvijas futbolu.
Iepriekšējā futbola skolu brīvā stila sacensību kārtā uzvarēja futbola skola Meta. Nākamo kārtu, kurā tiksies futbola centrs Jūrmala un Skonto, skatieties jau mūsu nākamajā raidījumā. Šeit mums jāliek punkts un sarunājam tikšanos jau nākamajā OneLab virslīgas raidījumā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Turpiniet skatīties futbolu gan Latvijā, gan pasaulē un lustīgu jums līgošanu!